10. martā Daugavpils cietoksnī tika uzsākta pirmās krasta lunetes un sargu ēkas restaurācija. Būvdarbi tika veikti pēc Eiropas kaimiņu attiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas. Galvenais projekta mērķis norādīts tā nosaukumā – kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā. Tehniskā projekta pamatā bija rasējumi, kuras izdevās iegūt Krievijas arhīvos. Vēl viens objekts ir restaurēts cietoksnī, tas ir patīkami, jā, un pagaidām notiek pārunas, un varbūt arī šis objekts tiks izvirzīts gada balvai kā labākais objekts restaurācijā. Vēsturiski pirmās krasta lunetes valnī iebūvētāja sargu mājiņā uzturējās sargi, kas kontrolēja kustību, pārbaudīja dokumentus, apsargāja Nikolēja vārtus un tiltu. Pie sargu mājiņas bija izbūvēti arī pirmie barjeru vārti, kuri vēlāk zuduši, bet tagad tos atjaunoja iepriekšējā izskatā ar interesantiem čuguna dekora elementiem. Uz atjaunotiem barjeru vārtiem, uz tiem stābiem, tika uzliktas dekoratīvas ugunslodes, tas saucamās, ja? Tā kā rotājumi. Katras ugunslodes svars ir vairāk nekā 300 kg, tās tika izgatavotas Liepājā. Projekta kopējais budžets ir 927 000 eiro. Tā realizācija bija ieplānota līdz 2014. gada 30. decembrim, bet būvnieki apsolīja pabeigt darbus pirms termiņa un 27. novembrī objekts tika nodots eksploatācijā. Tas ir mūsu Daugavpils cietokšņa vizītkarte. Tā ir ieeja, galvenā ieeja cietokšnī. Ja tagad pašreiz viņa tika izmantota īpašos gadījumos, jo šeit remontdarbi notika, tad jau nākošā gada turisma sezonā viņa pilnīgi būs atklāta visiem. Līdz ar to no šejienes arī sāksies galvenās vizītes, galveno grupu tātad ieeja cietokšnī, kur tālāk viņus sagaidīs gan Kultūras informācijas centrs, gan arī mākslas centrs, Marka Rotko mākslas centrs, un arī var apmeklēt visu cietokšnī ar visu, kas tur būs un attīstīsies nākotnē. Projektu īstenoja Daugavas pilsētas doma un Grodņas pilsētas izpildu komiteja. Baltkrievijas partneri arī daudz izdarīja, lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta ietvaros viņi rekonstruēja savrupmāju Grodņas vēsturiskā centrā, kur izveidoja un aprīkoja reģionālo mantojuma centru. Projektā paredzēts arī publicēt katalogu par reģiona amatniekiem, izstrādāt jaunu pārrobežu maršrutu Latgale-Grodņas apgabals un publicēt tā bukletu, kā arī organizēt kopīgus praktiskos pasākumus. Pirmās krasta lunetes komplekss jau apskatāms un pieejams ikvienam, bet sargu mājiņu izmantos turisma organizācijas mērķiem. Oficiālā objekta atklāšana notiks nākamā gada 24. aprīlī Starptautiskās turisma konferences ietvaros.